Otro dienu pēc kārtas kārtējie svarīgai inflācijas dati iznāk Amerikā. Šodien iznāca PPI dati, jeb ražotāju cenu indeks, un tie iznāca krietni sliktāk nekā bija prognozēts. Vai tas ietekmēja kriptovalūtu kopumā? Tad baigi nē. Bitcoins īsu brīdi mums nokrita zem 80,000, un ja mēs skatāmies, tad lokāli Bitcoins šobrīd ir atradis pamatu pie 80,000, un arī šobrīd ir virs 80,000. Un šie inflācijas dati, kas ir iznākuši pēdējās 2 dienās, baigi arī nav ietekmējis tieši institucionālos šo vēlmi iepirkties un investēt Bitcoin ETF-ā. Ja tu gribi ņemt dalību giveawayā, dodies uz kripto numur 1 Telegram kanālu vai arī ieskaties manu profilu aprakstu linkā, kur atradīsi saiti tālāk uz kripto numur 1 Telegram kanālu. Atstāj savu e-pastu un ņem dalību giveawayā. Var dabūt daļu no Bitcoina, var dabūt tādu special merču un vēl citas balvas.